Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārznīšana, zvanu Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh! Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Sveiki! Atpakaļ Blondie grēki jau 4. epizodē. Ralf, labdien! Labdien, sveiki! Es šodien jūtos brīnišķīgi, kā jūties tu, Alis. Nē, labi. Ok, es zinu, kā pirms mēs sākam runāt, es vienkārši esmu sagatavojis šodien mēs esam nonākuši sadaļā dienas Drinky Drink. Un šodien ir ļoti īpaša epizode, jo es taisīšu kokteili. Oh, wow! Tāpat tās uz vietas. Jā, Alis nezinu par šo kokteili. Es vispār šo kokteili taisīšu pirmo reizi, bet es varu paskaidrot to, ka ir 1 diena pēc jāņem, tas ir ļoti svarīgi. Jā, un tieši tāpēc arī mums ir kokteils, kur arī jūs varat dzert dienu vai 2 dienas pēc jāņem, vai arī jebkurā vasaras periodā, jo šodien mums būs kokteils no 2 sastāvdaļām. Pirmā sastāvdaļa mums ir anti-hangover shots, jā. Tā ir tāda bāze, jā. Tas tā kā mūsu tāds stiprais būs, tas tā pamatbāze. Un mēs atšķēdīsim šo šotu ar boržomīm. Jo tas ir tiešām šīs lietas tiešām, kas tā kā... Es arī dabūju šo savā dzimšanas dienas starter kitā no jums, līdzīgu. Un respektīvi tā recepte ir tāda, mēs salējam hangover šotu un atšķēdam bišķiņu ar to gazēto ūdeni, jo tas šots ir tāds koncentrēts, bet ko es varu pastāstīt par šo šotu, tas vienkārši, tur ir daudz iekšā vitamīni un šitie elektrolīti, kas basically tev palīdz ķermenim atjaunoties, palīdz to dehidrāciju, tur stabilizēt un tādā garā. Jā. Man reāli vajag, tāpēc, ka es tiešām vakardien vēl jāņoju. Super. Jā, bija traki, jāņi. Nu, tu vari pastāstīt, tu vari jau sākt stāstīt par saviem jāņiem tikmēr? Es taisīšu kokteili. Nu, davai, tad tu būsi shake it, kokteili taisīt. Nu, es svinēju jāņus, es zinu, ka tu laikam tā kā nesvinēji, jo viņš bija tā kā ceļā no sava mazā tripī. Jā, respektīvi, es šogad izlaidu savus jāņus, tāpēc Alis uzņemsies visu stāstu par jāņiem. Es pat tevi arī nostivināju. Mēs varbūt varam uztaisīt piefilmējumus, nezinu, vai tas ir iespējams, bet kokteilis recepte. Anti-hangover shots. Pour it. Tāda instant crowd. Izstāst pēc čurām. Sanāks pat veseli 2 kokteļi. Un... Mēs te kaut kādu bāru varētu lūdzu vienu to un vēl vienu to hangover shot pierreiz. Honestly? Tāpēc svarīgākais ir vienkārši dzert ūdeni paralēli, ja tu kaut kur dodies. Tā kā lai ir balans dzīvē. Un lejam klāt. Lejam klāt. Bubbly. Viņš labi izstāsta pēc kaut kāda bišķī tāda sarūguša proseko. Tā kā es nesolu, ka šis būs labi. Es to izdomāju tajā brīdī, kad Alisa man ierakstīja. Pagaidiet, jums gribu atskaņot audio, ko man Alisa no rīta atsūtīja. Tā kā pirmais audio. Pagaidiet. Zone. Čau! Es gribēju tev teikt, ka tev ir tā kā šoreiz tas tavs dzēriens jāatnes, bet honestly, man ir tāda poha, es jūtos tik draņķīgi, man tāda poha ir. Es vienkārši man galva sāp tā kā kaut kādam nelabajam. Dievs, es nezinu, ko es darīšu šodien. Jā, labrīt no Alises. Ak, Dievs, es jūtos apkaunu. Bet tā kā tie ir jāņi. Nu stāsti, kā tu tur nonāci? Jā, mēs svinējām tādā lielā atpūtas kompleksā, mēs tur bijām 2 kompānijas, vai ne? Es ar savu draugu kompāniju un tad vēl viena. Es pat nezinu, ko sākt. Tas bija vienkārši kaut kas neiedomājams. Tas bija vienkārši kaut kas nenormāls. Pirmajā dienā bija ļoti jauks laiks. Mēs pasauļojāmies, uzcepām gaļiņu, paēdām. Un es īstenībā nezināju, ka otru draugu kompānijas viņu nezināju. Bet izrādās, tur bija viens no maniem bijušiem klases biedriem, tādiem, kas ļoti sen jau 8. klasē viņu tur runāja, vai ne? Un ļoti tādi, es nebiju satikuši cik gadus, tiešām 6, 7 gadus. Un šīs visas situācijas, kas notika, man liek domāt par to, ko dara man pārējie bijušie klases biedri. Bet, cheers. Ting.
brother, yes. Turbūt ir briesmīgākais kokteils, ko es savā mūžā esmu dzēris. Dievs, es vēl nevaru vairs to. Bet zināt, kā tev ir jādomā par to, ka tev paliks labāk no šī kokteļa. Es gāju caur centrālu tirgumu, tas bija bold decision. Tā kā šorīt iet caur centrālu tirgu, tā kā uz šajienim bija tiešām trakākā lieta, ko es pieņēmu lēmumu šodien, jo es ik pa laikam tā kā... Bet tas iedarās vasarā. Vasara taču ir skaists periods. Nenormāli. Es vispār nesaprotu. Kračs tas klasbiedrs, ja? Es atgriezīšos. Viņš bija vienkārši vakara zvaigzne. Nu, neņemsim vērā to, ka tur vēl daži labi izšķīrāt tajos Jāņos. Tur vēl gandrīz jau, nu, tur bija traks lietas. Nu, mēs ar busiņu iebraucām akmenī. Ne es. Tas bija vīrietis pie stūras, kas iebrauc tajā akmenī. Un tad bija vesels piedzīvojums, kā mēs dabūsim to mašīnu ārā, jo viņi vienkārši bija grāvī ar aizmugurējiem riteņiem un grāvī ar akmenī ar priekšējiem riteņiem. Nu jā, es tiešām nezinu, kā es to dabūju gatavu, bet tas bija tāds labs smieklu deva. Beigās mēs to akmeni pabīdījām uz priekšu, jo mašīna nevarēja izkustināt. Un tad, es nezinu, tur vajag reāli kaut traktoru, lai to akmeni dabūtu apkārt, viņš kaut 500 kg reāli svar. Un tie visi komentāri tiktu kā zem tā video. Jums aiziet apsīties to video, viņš ir tik labs. Tur visi vienkārši saka, kas tie pa vīriešiem, šitā gan jau čurā sēžot, neaiziet pietuļoties, ja. Un tāds, nu, tiešām viņi, nu, zin kā, nu, čaļiem nav bijis pieredze vēl ko tārā mašīnu no grāvja. Pusiks arī saprotu, tur jau tas jau bija svinot un visi ir jau iemalkojuši jā, kaut ko. Jā, tas bija, un vajadzēja aizbraukt, nezinu, laikam uz veikalu, jā, bet... Bet viņš jau tajā akmenī tik skaisti iebrauc. Nu tiešām, un pabrīdījās pats pa sevi, jo izties kā meiteņa darbs, bet ne. Meitenes bija tās, kas izdomāja risinājumu, kas risinājums bija to akmeni bīdīt. Nu labi, respektīvi, es atgriežos pie tā klasbiedra. Nu, karač pilnībā čalis mēs atbraucam, viņš jau tāds, nu, ļēngans galīgi, ja. Un es nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ka uz šito spējīgs ir tas puisīts. Kurš tas puisīts, kurš 8. klasē ļoti pieklājīgi tur man aicināja ārā uz randiņu, vai tas puisīts, kurš nekad nepiedalījās ballītēs vai nekādreiz. Nu tiešām ļoti rēti, viņš nekad neko nedzēra, viņš vienmēr tāds piedienīgs, vai ne? Jā. Kračs klausies, viņš tā kā 90% no laika viņš bija pilnībā pliks. Viņam nevarēja dabūt drēbes. Es redzēju tavā storijā, man bija tas, kāpēc tu liec kaut kādu pliku vīrieti storijā? Tā kā viņam nevarēja dabūt apģērbu virsū. Kračs viņš stāv tur pilnībā pliks, viņam siekals pa mutē kārā, viņš tagad tāds vietējais, kaut kāds bomārs, nu pilnīgi. Es nošukēju savu mutu vaļā, viņš paņem. Kračs, mēs jau nezinām to kompāniju, viņš no tās kompānijas, mēs viņu nepazīstam tā kā labi. Viņš atnāk pie manas draudzenes, ko viņš nekad dzīvē nav runājis. Nostājās, viņai pilnībā pliks. Viņi nevar dabūt visu. Un saprot, viņš atvēzējās un iešoja viņai pa dirstu. Un viņi tādu pagriež, viņi tādu tā kā, un vienkārši, es nevaru, tev bija tur jābūt, tas bija vienkārši kaut kas neiedomājums. Un viņš tā kā vispār nevienu neklaus, mēs sakam, ej projām, neaiztiec man. Un viņš vienkārši tā, es tev tūlīt samīļošu, jo man jāatvainojas tev, man teica, ka man tev jāatvainojas. Viņš saka, neaiztiec, viņš tās, no, es nevaru, ok, pīpinat, ja? Panāc šurs tev apskaušu. Viņš vienkārši ārprāts, kā viņš uzdās. Viņam nevarēja, nu tas ir vienkārši ārprāts, viņš ar to pliko dibenu tur apkārt. Un galais puišiem, jo tur vairāk uz puiši, viņiem tā kā vienalga vai ne par to, bet viņas, tā kā mums tiešām bija nekomfortabli. Es nevaru, labi, Klinta, viņi tur saka, nu novelc, lec ezerā, viņš visu to dara. Viņš tā kā kaut kāds galma āksts uzvedās, tas vienkārši pilnīgi nošokējos. Tā kā, kad bija pa daudz, mēs vienkārši gājām prom, bet nu, tas bija grūti viņu dabūt projām. Bet Klinta, tu atkal piemini Klintu, un es vienkārši zinu, Klinta, šaudāts Klintai. Klintai patīk provocēt un izaicināt cilvēkus. Tas ir tas, ko viņa dara. Tā kā, man liekas, ir draugu grupās vairāk cilvēki. Ir tā kā tādi laid-back cilvēki, tad ir cilvēki, kuri vienkārši ir vienmēr stāvoklī, un tad ir cilvēki, kuri provocēs tos, kurus ir stāvoklī. Jā, viņi vienmēr bakstīs. No un šito video nedrīkst rādīt nevienam, bet Raul, tā kā tu pasties, lūdzu. Viņš guļ zālē. Tad pilnīgi kāls vīrietis guļ zālē. Visnērtākajā pauzā. Doggy style. Tas bija tiešām kaut kas neredzēts. Visi bija šokā, tā kā tu nekad neredz. Vienkārši tā. Un viņš staigā par to pliks apkārt. Viņš vienkārši uzmācās.
Tā kā viņu vajadzēja nest mājās. Viņš izgulēja 16 stundas, pamodās, pilnīgi tas pats notika. Tā kā viņš nebija nevienu sekundi normālā stadijā. Wow, izklausās crazy. Un tas nav viss, ko tu stāstīsi, vai? Nē, nu tas bija tāds lielākā, tā bija Zorta, jā. Un tad mēs izdomājām, ka mēs brauksim, mēs esam Alūksnē kaut kādā nekurienē. Mēs izdomājām, ka mums vajag braukt uz vietējo Zaļumballi, vai ne? Zaļumballē uzstājas grupa Alise. Un vēl kaut kāda, nezinām, žāģiru grupā, ja? Un mēs samaksājām, cik mēs samaksājām, lai mūsu taksis aizved 12 naktī Jāņu vakarā uz Zaļumballi 20 km attālumā, un pēc tam, ka mēs uzzvanām, atbrauc apakaļ. Ar busu. Cilvēki, numurs 8 gabalu. Es domāju, jūs kopā samaksājāt 80 eiro. Augstāk. 100. Augstāk. 150. Jā. Nopietni. 150 eiro mēs samaksājām, lai es nokļūtu kaut kā Zaļumballi, nekurienes vidū. Mēs ejam iekšā, mums iedod tādas biļetes, viņas tā kā tāda no 90. tādā papīra formā, ja? Bet viņas tā kā nevis A4 lapas, bet tā kā tāda, tā kā audumiņš, ja? Tāds tā kā no drāna lina taisīta. Wow. Un tur rakstīts virsū, jā, Zaļumballi samaksājam 5 eiro katrs, mēs tur bijām reāli Jāņos tieši, ja? Mēs ejam iekšā, tur reāli tikai un vienīgi veci vīrieši un veci sievietes un bērni. Tur bija tā kā neviens mūsu vecumā, tur nebija, nu labi, daži cilvēki, ja? Bet es saprotu, ka vietējie. Un tā kā mēs ejam iekšā, tur izstāst nedaudz izmirs, bet mēs vienkārši uztaisījām tur balīti, bija ļoti forši, mēs tā grupām tur gājām, Klinta bija gatava dziedāt karoki, mēs mēģinājām sarunāt, lai mums dod dziedāt karoki. Nu, tur bija reāli maz cilvēki, bet bija ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi. Tur ik pa laikam Klinta krūmos, Klinta apakaļ dejo. Wow. Bija tik smieklīgi, bija tur viena maza būdiņa, kur var nopirkt tālu. Es tiešām jūtos kā 90, ka tā būtu tā lielākā ballīte mūžā, jo tur tiešām izskatījās tā, ka tie cilvēki tādi izkāpuši no citu gadsimtu vienkārši, bet tā kā labākajā nozīmē tiešām bija episki, bija smieklīgi. Tur bija milzīgs ugunskurs, bet tie bērni, vēl kaut kādi mazi bērni, man tāds, ko viņš dara, viņš tur kaut ko tusē, dejo, man tāds vienkārši kulturāls šoks, bet jā, un tad mēs braucām uz Zanijām mūsu taksistam, lai viņš brauc mums pakaļ, un bijām apakaļ ap 4, tad līdz 6 paballējām. Un tad es palicu pāri ugunskuram, labi, ka neslauz kājas, bet bija labi. Wow. Jā, nu tur vēl drāma bija, kaut kā tur reāli izšķīrās 2 cilvēki tiešām tajos Jāņos. Nu es nezinu, bet nu, tas bija vienkārši tāds, nu tur bija traks lietas, tiešām traks lietas, bet nu tas čalis, tas vienkārši bija pats trakākais, kas varēja notikt. Wow, nu es īstenībā, es iemetu storijā, kā kaut kādas vasaras storytēmas, lai cilvēki raksta, un man bija viens cilvēks, kas uzrakstīja, ka onkuls vai tētis iekrita ugunskurā, bet paldies Dievam viss kārtībā, izdzīvoja viss kārtībā. Bet mums vienai dāmai sākas reāli sirdu, mēs meklējām aptieku, neviena aptieka nebija vaļā. 24. datumā pa dienu, laikam tas bija, vai 25. Man liekas, ka vakardien. Nē, šodien 25. Nu, labi, jūs sapratāt ideju. Nu, nebija neviena aptieka, tas man liekas tik dīvaini, jo man liekas, ka Jāņos tiešām tās avārijas un ČP situācijas kaut kādi notiek regulārāk nekā parastās dienas. Tiešām tā kā ļoti daudz izsaukumu uz ātro palīdzību un tādas lietas. Kā var nebūt vaļā aptieka? Aļo! Tāpat viņš bija šī pēc Red Bull garšo. Jā, viņš garšo pēc Red Bull. Nēsī. Nu, labi, es šogad palaidu pilnībā garām Jāņus, jo es naktī no Līgo uz Jāņiem ielidoju tikai Latvijā, bet, respektīvi, ko es darīju? Es biju Dogecat koncertā, šeit ir mans viens no 2 krakliem, kurus es tur nopirku. Ļoti smuki. Bet storytājums par Dogecat koncertu, tātad es, 18. jūnijā, es devos no Latvijas, pirmkārt, man bija lidojums 9 no rīta, tā kā diezgan labs laiks, tā kā nav pa agru, nav pa vēlu, bet es naktī pirms es lidoju projām, es izdomāju, es biju mājās 2 naktī, un man vajadzēja, principā sakārtot tikai somu, bet es vienmēr pirms ceļojumiem atstāju ļoti nekārtīgu māju, tā kā es atbraucu vēlāk, un man pilnīgi, tā kā viss smirda, un mušas lido, un drēbes pa visurieni. So, tajos 2 naktī es atbraucu pilnībā noguris mājās, un man tāds, nē, es tagad sakārtoju dzīvokli. Un es nevis vienkārši sakārtoju dzīvokli, bet es tā kā sakārtoju visus plauktus, saravidēju drēbes, saravidēju maisiņus, kas mētājās, saravidēju tur ziemas drēbes, tā kā izmetu visu lieku ārā, iztīrīju visus plauktus, visu izmezgāju. Nu, tiešām atstāju pilnībā perfekti iztīrīt dzīvokli. Un jā, beigās es vispār negulēju. 9 no rīta braucu no Rīgas uz Beļģiju, uz Briseli. No Briseles ar vilcienu kaut kādas 2 stundas līdz tai pilsētai, kur mans draugs dzīvo. Un tas, tur paiet basically visu dienas, tur, nezinu, kaut kādā vakarā. Mēs kaut ko
nezinu, bišķiņu pačilojām, un beigās mēs es neesmu gulējis visu nakti, mēs paguļam 3 stundas, un 3 naktī mēs dodamies uz vilcienu, ar vilcienu braucam līdz citai pilsētai Beļģijā, un no tās pilsētas mēs ar autobusu braucam uz Amsterdamu. Okay. Tad mēs esam Amsterdamā, no rīta kaut kāda, nezinu, precīzi nepateikšu 9, tad mēs visu dienu esam Amsterdamā, bet, un es esmu bijis Amsterdamā, man ļoti patīk Amsterdama, bet šajā reizē es vispār knapi redzēju to Amsterdamu, tāpēc, ka mēs staigājam, tā kā man draugi, viņi pirmo reizi Amsterdamā, bet viņi uzskatīja pilsētu staigāties. Es tikmēr montēju, rakstu timecodes podcastu iepriekšējai epizodē, tāpēc jums viņi ir obligāti jānoskatās. Es taisu izgriezumus, es montēju vēl citus darba video. Tā kā es vienkārši visu to dienu work mode. Un beigās vienkārši visu dienu tā arī mēs noslēdējām apkārt, es strādāju, un tad jau pienāca Doja Cat koncerts. Es jau zināju, protams, Doja Cat ir mans mīļākais izpildītājs, bet tas koncerts bija tā kā tiešām nereāls. Yeah. Cik maksāja biļets? Mana biļeta, īstenībā mūsu biļetes maksāja 90 €, bet mūsu biļete bija gandrīz burtiski tā kā sānā nedaudz. Tu nevar redzēt visu pilno skatu, bet lieta ir tāda, ka viņi nemaz nav visu laiku pie skatus. Tu visu laiku viņi basically tieši tev lejā ir Doja. Tāpēc man ļoti daudz ļoti foršu video, bet tas koncerts tiešām tā kā viņas tas stage presence, tā kā, jo es pieņemsim zinu visas dziesmas, pieņemsim mums ir līdz draudzene, kura, tā kā klausās viņa, bet viņa nav tā kā tik tādā lielā deksmē, bet viņa arī teica tā kā, ka nevienā brīdī tev, nebija tāds, cik ir pulkstenis, kad beigsies koncerts. Man tā patīk, jo bieži vien koncertos tāds bļāns baigi ilgi, kājas jau sāk sapēt, bet tas ir pats labākais, ka tev nav tā sajūta, jo tev tā patīk, jo tik forši. Jā, tas bija crazy, tā kā pirmās 3 viņi uznāk uz tās skatuves, un pirmās 3 dziesmas vienkārši sēžu šitā, un es neapjēdzu, kad es redzu to Doju. Tā kā viss bija forši, un mums bija plāns pēc tām negulētām naktīm, ka mēs vienkārši tusēsim Amsterdamā, līdz mums ir 7 no rīta autobuss atpakaļ uz Beļģiju, bet beigās mums tā meitene, kas mums bija līdzi, viņa sarunāja ar mūsu vienu savu draudzeni, ka mēs paliekam pie viņas Amsterdamā. Beigās mēs pagulējām beidzot, un tad devāmies atkal visu nākamo dienu ceļojām, nonācām Beļģijā, un tad jau pārējās dienas vienkārši čiloju, un tieši Jāņu naktī atbrauc atpakaļ. Tā kā tas ir, kāpēc es nokavēju Jāņus. Bet, ja es būtu zinājis Jāņus, es pat nezinu, vai es būtu braucis kaut kur ar draugiem, jo man ir tā kā 2 veidi draugi. Tie, kas brauc, mierīgi pasvinēt kaut kur Jāņus, tavā gadījumā nebija mierīgi, bet tā kā vienkārši brauc ar savējiem kaut kur, vai arī notika... Cik es saprotu, tas bija kaut kur pie Bauskas. Es nezinu, vai gan jau ne tikai Rojas organizēja to, bet bija tie saulgrieži. Un tur brauca otra puse no maniem draugiem. Cik saprotu, tur bija vairākas skatus, vairākas tā kā vietas, teritorijas. Tā kā izstījās ļoti forši. Un kas man likās forši par to ir tas, ka man ir bijuši gadi, ka tā kā man īsti nav kur aizbraukt vai nav kur svinēt, jo tā kā man ģimene pieņemsim nesvin Jāņus. Un man liekas, tas ir forši, ka uztais tādu pasākumu, kur var braukt jebkurš. Tā kā, tas par Jāņiem. Ok, super, lieliski. Vēl ko notiek Sadļā, noteikti jāpiemina izlaiduma sezona. Es biju arī pagājušajā nedēļā uz izlaidumu, un uz vienas pazīstamas meitenes. Un es saprotu, īstenībā, tas bija manā skolā, ko es absolvēju. Un es absolvēju tajā Covid gadā, tāpēc man bija ārā, viss notika ārā teltī. Un man ļoti nepatika, ka izskatījās, tā kā ka bija viss iekšā, jo tur bija saspiesti kaut kādi 100 cilvēku tajā aktu zālē. Man ļoti nepatika. Man daudz labāk patīk tādā ziņā ārā, jo ir daudz tā kā gaiss ir, un arī tajā brīdī mums bija viena klase per time. Šoreiz bija 2 klases, katrai klasē tur vienam skolēnam vismaz 3 līdzjutēji. Un tādā garā. Man likās tā saspiesti, tur bija šķiet labi, paldies Dievam, stāvēja pie loga, jo mēs nokavējām vajadzētu kaut kādu vietiņu atrast. Mēs nesēdējām, bet diezgan tā. Bet runājot par tiem izlaidumiem, es skatos visu storijas, un man tur paziņas izlaižās vienalga vai no skolas, vidusskolas, tur augstskolām. Un esmu bēdīgs, tāpēc, ka, pirmkārt, nav tā, ka man ir kaut kas, ko šogad pabeigt. Otrkārt, tā kā vidusskola beidzot pabeidzu tā kā tālmācības vidusskolu, un man bija iespēja iet uz mani izlaidumu, viņš pat kaut kādā foršā vietā, bet man bija tāds, kāpēc lai es iet uz izlaidumu ar cilvēkiem, kurus es nekad mūžā neesmu redzējis, tā kā mēs vispār neesam mācījušies kopā, nav bijusi pilnībā nekāda komunikācija, es vienkārši negāju, man bija tāds 10 gadus pabeidzu to stulbo tālmācību, mans pēdējais izlaidums, tu vienkārši runāji par tām telpām, mans pēdējais izlaidums bija 9. klasē, un nevienam laikam disappoint nav noslēpums, ka es pabeidzu kristīgo pamatskolu, un mans izlaidums 9. klasē bija, tas bija tieši
tieši pēc pirmā Covid viļņa. So varēja nākt tikai radinieki. Un mans izlaidums notika baznīcā. Tā kā legit mans izlaidums notika Pāvila baznīcā. Tas netālu no Grīziņkalna. Jā, es nezinu, tā kā kinda flex, jo mans izlaidums notika baznīcā, bet kinda like, tā kā, kāpēc izlaidums notika baznīcā? Un es saprotu, ka kristīgā skola, bet vispār, tā kā, man liekas, kristiešiem tāds, nu, tā kā, vai tas vispār ir ok? Nu, tā kā, jo baznīca taču tomēr tā vieta, kur notiek tie visi dievkalpojumi. Jā, tāda svēta, un tā kā, man liekas, izlaidums pišķi tomēr, nu, nav tik ļoti tāds. Nav tik svēti. Ceļš mana klasa pabeidza, mēs vispār nebijām nekādi svēti. Bet, nu, tas ir, kā mans izlaidums bija baznīcā. Nu, īstenībā runājot par izlaidumiem baznīcu, es biju uz to izlaidumu tā kā vienā skolā, tagad tikko draudzenēju, un es pasījos, ko meitenes velk, un runājot par tērpiem, mīļās dāmas, jūs nevarat vilkt striptīs kleitu uz izlaidumu. Don't do it. Don't do it. Nu, viņas reāli izskatījās tādi miņuki, tāda mugura, un tāda seja, ka viņas iet nevis pēc 12. klases pabeigšanas diplomu, bet pēc tā, ka viņas pabeidz kaut kādu striptīza kursus ar hīliem. Nopietni, es tev zvēru. Un es padomāju, nu, zin kā, nu, var jau plēciņi, jā, skaisti, man arī pašai bija kleitas, tā kā, bet viņas bija piedienīgi. Nu, tā kā viņas bija piedienīgas tādā ziņā, ok, viņas bija īsas varbūt, bet ne jau ar tādiem, tā kā, sarkanā krāsā, sarkanas lūpas. Nu, es nezinu, man liekas ļoti vulgāri tiešām. Nu, tādā ziņā, ka, protams, ka tu izties skaista dāma, bet ir jāizdomā tās vietas, kur tu ej tāda. Tā ir izglītība. Tu ej pie direktora, tu saņem vidusskolas, kāds tas sauc? Pamatskolas. Nu, vienalga vidusskolas. Nu, tas tā kā diploms, jā. Tas ir... Jā, vēl kaut kas bija piedienīgāks. Bet, nu, es tiešām... Nē, es nezinu, man liekas, meitenēm vispār tas, ka pirmkārt tas, ko es gribētu pateikt, tā kā, es domāju, ka tās meitenes, kuras izstījās tavā, kā tu saki, vulgāri, viņas vienkārši negribēja tās klasiskās izlaiduma kleitas, jo, manuprāt, at this point, tā kā, skatoties, nu, tā kā arī atceroties, kā, piemēram, manas meitenes, tā kā, klasbiedrenes ģērbās izlaiduma ziņā, ir tās tipiskas izlaiduma kleitas, nu, garās, un honestly, viņas ir tik overplayed, tā kā viņas ir visām. Tās ar to volāniem visiem. Jā, tāpēc es teiktu noteikti jāvēl kaut kas tā kā, kaut kāda vienkārši normāla, skaista kleita. Jā, kaut ko foršu, un viņai nav jābūt, tā kā, man ļoti nepatīk, tā kā, ka uzvelk tās garās tās veceņu kleitas, kas izstāsta, ka tā varētu tirgū sēdēt ar tādu zintiem. Nu, tā kā princeša, nu, nē, tas man arī nepārāk, vai ne? Bet kaut ko pa vidu, nevajag arī tādu, kad, nu, nereāli tā, kad, nu, lec ārā viss šeit, vai krūši tur ir redz, ak, Dievs! Jā, pie tam vēl es domāju, meitenēm, tā kā, meiteni, ja tu saģērbies slikt uz izlaidumu, nu, tā kā, protams, es neko slikti nesaku, bet tā kā, jums ir tik daudz iespējas, tik daudz kleitas, tā kā var tik daudz sagatavoties. Ko puiši var uzvelku melnā krāsā, zilā krāsā. Man bija bēšs uzvelks uz izlaidumu. Mana brālim bija tauriņa uzvelks, tā kā uzvelks ar tauriņiem. Ļoti skaisti. Nu tas ir skaisti, jā. Tā kā viņam bija reāli tāda gaumīga lietiņa. Ja man tagad būtu izlaidums, es gan jau gribētu kaut kādu, es arī tad gribēju kaut kādu bordo, kaut ko tādu, bet es noteikti gribētu kaut ko nevienkārši parastu uzvelku, kaut ko bišķiņu mojas paisīt. Man pastāstīt sorītēm pa kleitu, vai? Jā, stāsti. Kad es runāju par izlaidumiem, ka man bija 12. klases izlaidums, nezināju, ko vilkt. Un es pajautāju sev tuvam cilvēkam, sauksim viņu par Elīnu. Es pajautāju Elīnai, vai viņa nevarētu, jo viņai bija pilns kaps ar tā kā bijušām kleitām, kas tā kā 7 gadus vecs, 8 gadus vecs, un nu, viņa vienkārši nevelk viņas ikdienā, vai arī tā kā tās tādas tiešām izlaiduma kleitas. Es aizgāju pie viņas, mēs piemērījāmies, es uzmērīju visas tās kaut kādas 4-5 kleitas, un mēs nonācām pie viena gala secinājumu, tā kā viena kleks man ļoti patika. Bet viņa teica, Klau, man viņas reāli nevajag, tu droši paņem visas, tā kā tev viņas der, tu esi jaunāka, tā kā man tās kleits jau ir izvalkāts reāli ilgi. Nu tiešām tādas, tā kā, nu vienkārši viņas vairs nav apakaļ, tā kā viņas nav tādas reāli krutas. Viņas jau ir tādas, kas, jā, kādreiz reāli bija stilīgi, bet viņas jau ir tā kā novalkāts pirmais, otrais viņas reāli nav vairs tā kā stilīgas, viņas tāds jau novalkāts vecs. Nu tā kā gaumas arī lietā, ka viņas vairs nav trendā. Un es viņas paņēmu, vai ne? Un tas bija reāli pirms gadiem 4, kad man bija izlaidums. Tas vēl pirms izlaiduma, kad domāju par kleitām. Yeah. Un tagad ir pagājis šis laiks, es to vienu kleitu reāli esmu uzvilkusi kāds 3 reizes, pārējās vispār neesmu aiztikusi, vai arī esmu aiztikusi, man liekas, ka saplīts vai neaizlaidājis. Bet jā, un tagad viņi man saka pirms kaut kādām, nu, pirms neilga laika, tā kā šobrīd, tā kā šajā dzīves posmā, kas ir pēc 4 gadiem. Viņi saka, klausies, tu varētu man atdot tās kleitas, ko tu paņēmi? Un es zvēru, viņi teica, ka viņi man viņas atdod, jo viņiem viņas nevajag. Viņi man tagad saka, pēc 4 gadiem, tu varētu man viņas atdot, es viņas pārdošu. Man tāds, ko? Kā man viņas, ko? Ko?
Tu man viņas atdevi. Es zvēru, tā kā viena no tām kleitām es saku, bet man viņa reāli patīk. Tāpat, ko es uzliku uzlaidumā, es saku, man viņa reāli patīk. Šito negribu atdot pārējām, man vienalga, bet man liekas, ka viņas pazuduši jau. Vai tā kā man viņas vairs nav, vai viņas ir saplēstas. Ja? Viena ir reāli saplīstas rāvēs. Un jo viņas ir tā kā 10-15 gadus vecs klaids. Un tā viena man patīk, viņa saka, tev viņa patīk. Nu, zin kā, es tev viņu varētu pārdot. Tu varētu vienkārši nopirkt no manas klaidu. Tā viena, kas man patīk. Viņa saka, pārējās atdod, šīs tā atdod, bet to viens varētu nopirkt no tevis. Jūs beidzāt pēc šī runāt, vai ne? Es nezinu vairs, ko teikt. Pārdot! Viņa man ir tūs cilvēks. Viņa man nav attāls. Tā kā zina, kaut kāds tur sen neredzēt. Viņa man tiešām tā kā pārdot. Es tā kā viņa man gandrīz kā ģimene, basically. Tā kā ļoti cilvēks. Es biju muti vaļā, un es vairs nevarēju neko pateikt. Un tā kā man vienkārši nebija ko teikt. Man nav ko teikt. Man ir. Un es jautāju, cik man jāmaksā tev par šo kleitu? Cik tu gribētu? Cik tu gribētu man samaksāt? Cik es gribētu? Cik? Es gribētu, lai tu uzdies kā cilvēks, un ja tu atdod kleitu, tad pēc 4 gadiem neprasa apakaļ, lai es tev atdod 15 gadus. Tikai viņi nopirkt to kleitu pēc 15 gadiem, nopietni to var redzēt. Es vienkārši šokā esmu, tā kā cilvēki crazy pēc. Es tiešām domāju, ka cilvēkiem nav pilns rumlis ļoti daudziem. Katrs otrais, ko es satieku, man ir pārsteidz, un es vienkārši, tā kā esmu tik pateicīga, ka man ir tā kā 2 sane draugi. Tas arī viss, ko tev vajag. Man vajag 2 sane cilvēkus. Ja viens nav, tev ir otrs. Un pārējie visi ir vienkārši ārprāts. Mīļais dieviņ. Kā tu viņš šito saražoji? Bet vispār runājot par vasaru, kā tev vispār? Vai tev šī vasara ir iesākusies labi, vai tev viņi skrien, vai tev viņi iet lēnām? Nu jā, jo mēs gribējām šodien parunāt vispār par vasaru, tādām vasaras aktivitātēm, ko vajadzētu darīt, ko nevajadzētu, bucket list. Un es teiktu, ka šī vasara skrien vējas vārniem man personīgi. Es reāli nezinu, kā viņa skrien, jo, es saku, man beidzās skola, vienmēr, īstenībā, jo daudziem jau tomēr skola vēl ilgāk ir. Man skola bija tikai 1. vasaras nedēļa, bet zinu, ka daudziem ir tā kā līdz pat Jāņiem, kas ir trausmīgi, jo tas apēd vasaru, jo tiešām ir tāds sajūta, tu vēl mācies, tad vēl kamēr tu iesniedz, un tad kaut ko aizmirs iesniegt. Jā. Tas viss tev tā kā nāk līdz, tā kā, un tas ir ļoti nepatīkami, bet es saku, man tas nebija tik daudz, bet tāpat tās bija tik pārgurusi, un mēs jau arī ļoti daudz tā kā darbiņā daram, ka vienkārši tā vasara skrien, un man tāds ka es personīgi neesmu nosauļosies vispār gandrīz, jo man nav laiks tā aiziet, pačučēt zālītē, palasīt. Man vienkārši visu laiku tāds skrējiens, kas man arī uzdzen nedaudz stresu, un man gribās, un even though man ir tāds sajūta, ka man ir tā kā tukšs kalendārs šonedēļ, tāpatās jāedito, kaut kas redzīt, mēs filmējam, mēs maucam. Arī, ja mēs tur piesim, kur braucam kaut kādās aktivitātās, tas viss paņem dienu. Un ir tāds stresiņš, kad ir tāds fear of missing out summer. Jā, nu man pieņemsim šī vasara vispār iet ātri. Tā kā es tagad atbraucu atpakaļ, un es vakar visu dienu vienkārši tā kā sēdēju mājās, un bija tāds tā kā, es nezinu, es pat biju bēdīgs, man bija tāds sajūta, wow, vasara jau ir paskaidrs, tā kā ir jau, mēs esam gandrīz pusē, jo Jāņa ir tāds, tā kā, es vakar izdomāju, ka Jāņa ir īstenībā tāda vasaras puse, kaut gan tā nav, bet tomēr, tā kā. Bet man liekas, jo vairāk domā par to, jo sliktāk paliek. Vienkārši nevajag domāt par to, ka tas laiks tā skrien un vienkārši tad arī būs labi. Tā kā laiks vienmēr ir gājis. Laiks vienmēr arī ja mēs pagājušais gads, tā kā tāds tikko bija jaunais gads, tā kā arī tie ziemas mēneši kaini paskrēja. Tāpēc es domāju, vienkārši jāmēģina nedomāt par to, ka tas šausmīgi ātri paies, jo vienkārši šā vai tā laiks ies, un ja mēs domāsim par to mazāk, būs vēl foršāk, ja mēs baudīsim vairāk momentu nekā domāsim par nākotni. Jā, pilnīgi noteikti. Bet man piemēram, es pajautāju storijā, un cilvēkiem īstenībā 51% no cilvēkiem, kas ir 177 cilvēki šajā brīdī, viņiem arī skrien ātri vasara. Un tad ir 30%, kuri saka, ka viņiem vēl nav sākusies vasara. Un es domāju, tie kas mācās gan jau. Jā, tie nabadzīņi varētu būt. Un tad jau pārējie 19%, kuriem varētu iet ātrāk vai labāk. Jā, ok. Nu super! Bet es domāju, īstenībā, ka tu esi strādājusi vasarā, jo, manuprāt, tas ir arī labs veids, kā, nepazaudēt vasaru, bet tā kā, tu paspēji mazāk izdarīt vasarā, ja tu strādā vasarā. Tikai tā kā ēhērā un taisot video. Ok, bet tu jūti, ka šī darba dēļ tev pazūd vasaru? Jo, manuprāt, man personīgi šī darba dēļ vasara tieši ir tāda piepildītāka, jo mēs strādājam festivālos, mēs strādājam, tā kā mūsu tēma ir vasarā, vasara. Zigā man tēts teica, Alise,
Viss tāpat tās sēž telefonos, tu vismaz sēdi telefonā un pelni ar to naudu. Tieši tā. Jo reāli, tā kā, ja mēs esam kaut kādā, piemēram, koncertā un mēs reāli nodijojamies, mēs safilmējam saturu, nākamajā dienā šā vai tā es būtu atpūtusies, bet kāda atšķirība, vai es sēžu telefonā TikTokā skatoties citu video, vai es vienkārši editoju savu video no vakardienas. Jā. Nu tādā ziņā, tāpēc es saku, man tā vasara ar manu darbu labi iet roku rokā, bet es domāju, ka ja es jebkuram, kuram patīk savs darbiņš, un kurš ir atradzis savu īsto darbiņu, tam arī cilvēkam būs tieši tāpat, viņam patiks. Viņam patiks to darīt, viņam patiks strādāt, man arī patīk. Un tas ir tas pats labākais, manuprāt. Jā, un kaut kādā ziņā priekš daudziem cilvēkiem, manuprāt, darbs ir labākais, ko tu vari izdarīt vasarā, jo, citreiz cilvēkiem, tā kā varbūt darbs ir tas, kas viņus notur uz sliedēm vasarā, jo vasara ir tas periods, kad cilvēki visvairāk, manuprāt, iziet no sliedēm. Vismaz manā. Un arī daudziem tās ir pirmā darba pieredze, kas ir ļoti nozīmīgs. Pirmā darba pieredze tā kā, ka tu vari saprast, kas tev patīk, kas tev nepatīk, vai tev patīk ar naudu ņemties, varbūt tev patīk apkalpošanas sfēra, vai tev tas nepatīk. Un arī tas, cik ļoti smags ir tas darbs, pirmais ar mazu naudiņu, kad tu saproti, ka tu gribi vairāk. Un tu gribi strādāt, tev ir vairāk motivācija iet, mācīties un būt kaut kam citam, strādāt ar galvu, nevis fiziski. Un tas ir tik nozīmīgi. Un to dod tie vasaras darbi, tie, kur tu saņem 3 eiro uz rokas. Tie ir tie darbiņi, kas tev palīdz saprast, ka dzīvē ir daudz kas vairāk un tev ir iespēja sasniegt daudz ko vairāk. Bet ja tu nebūtu šo pieredzi izgājis caur, cik smagi ir tiem viesmīļiem, kas staigā 10 km dienā un saglāž gāzi un viņiem bļauj virsū un viņiem nedod kāpēc, tad tu saprast, cik ļoti tev vajag kaut ko citu. Jā, bet tev nav tas bijis nekāds vasaras darbs. Paldies, Raul, ka tu man tagad šitā noliki. Nē, bet tas ir forši, ka tu apzinies, un es domāju, ka tev ir ļoti daudz draugi, kuri strādā šos vasaras darbus, tāpēc arī tev ir tā kā you have a position to speak about. Jā, es tiešām dzirdēju no viņiem kā tās pieredzes. Man personīgi vienīgā darba pieredze ir strādāt Stokmanā, tajā kafejnīcā, kas ir ēdienu veiklā lejā. Tur tāds mazs, kur kafiju var paņemt, tur kūciņas var paņemt, uz vietas var apsēsties, paēst. Un es tur izturēju mazāk kā mēnesi. Es tiešām neesmu radīta šim darbam, jo tas bija ļoti traki, ļoti grūti. Labi, tas, ka visu dienas kājām, tas ir viss kārtībā, man patīk, es varu to darīt. Jā. Bet tie klienti ir ļoti augstprātīgi. Pastāstīs lūdzu storītājiem par čeku. Mums jau jāslēdz ciet ir, vai ne, viss tā kafejnīca, tur aptuveni jau es visu esmu nomazgājusi, kā tur lielo to kafijas mašīnas, es visu nomazgājusi, un es jau slēdzos ciet, bet pienāk viens tāds vīrietis, kaut kāds 65 gadi tāds liels, un viņš saka, es gribu kafiju. Es saku, es jau it kā esmu, visu nomazgājusi, bet labi, tā kā, es varu jums uztaisīt kafiju. Un viņš pasaka, kādu kafiju, es tur labi, viss pilnībā tīrs, es tur visu atkal sāku tur taisīt to kafiju. Un es viņam uztaisu, iedodu, un viņš samaksā. Un tā kā ir čeks vai neiznāk tas čeks, un viņš uzreiz iemet miskastē. Tā kā uzreiz panāk čeks, uzreiz ārā. Jo man bija tāds, es nezinu, es vienkārši tā kā nedaudz kā uzreiz tāds, kādu saka, instinkts, ne? Jā. Automātiski tev vienkārši tāds, jo cilvēki neņem čekus. Jā, ļoti bieži neņem. Visbiežāk neņem, un arī tas, ka tiešām bija vakars, tagad gribēju viss tīrs, viss, lai man tur nestāv tas papīrīts, ko es varētu aizmirst un tā. Un viņš tāds, kādām tiesībām tu izmet ārā man čeku, un es saku, es ļoti atvainojos, es tur paņemu, tā kā man ļoti nepatīk būt tādās situācijās, es par visu pārdzīvoju, es tūlīt jau gan sāku raudāt, jo viņam bija tāds, kādām tiesībām tu izmet man čeku, viņš tā kā turpina, to, ja viņš saka, es neņemšu čikaru no miskastes, es tur sāku to miskast jau rakņāties, skatīties, kurš čeks, viņš nebija bēgi dziļi, viņš nebija tā kā netīrā kodā kafijā ieliec, vai ne? Es izņem to čeku, saku, kur jums, tā kā es ļoti atvainojos. Un viņam tāds, tu vispār esi normāli, ko tu dari, ko tu esi izdarījis. Saprotu, ko tu esi izdarījis, es gribu runāt ar, vadību. Vadība jau sen ir mājās, vadība strādā līdz 6, un vadība ir tā, kas man stāsta, cik šis darbs ir viegls un foršs. Kuru iet mājās 6, un es tur 10 vēl sēžu, pār jau 10. Jā. Tā vadība arī bija pilnīgs ārprāts. Bet, jo viņi, jā. Un viņš man saka, tas tā kā nav uz vietas, neviens vadība. Es gribu runāt ar priekšniecību, ar kādām tiesībām izmet ar mani čeku. Jā, tas ir pilnīgi, un es zinu, ka tas nav ok, vai ne, tas tā nedrīkst tā darīt, man jādod tie čeki, bet man kandījās, vai ne, un es jau tā viņu pieņēmu pēc tam, viņš nebija kripatiņi pateicīgs par to. Labi, tad aizgāju pie tās kasieres, kas ir strādā tur, vienkārši kur pārdod visas pārējās, tā kā preces, visas tās kasierītes rindā. Es pieeju pie viņas, un es tā kā jau raud gandrīz, un man tāds, viņš prasa, lai es pasaucu priekšniecību. Viņa saka, bet visi jau ir mājās, es zinu.
Viņa tāda, labi, ejam, meitiņa, viss kārtībā. Viņa tāda kundzīte, tāda ļoti jauka omīte. Un viņa aiziet pie viņu, un tā kā viņa pasaka pilnībā to pašu, ko es pateicu, ka, nu, reku ir čeks, un mēs atvainojamies, un tā. Un viņš bija tik noskaities, viņš teica, ka viņš nāks nākamajā dienā. Un tad tajā dienā rakstu, ka es vairs nestrādāšu tajā balagānā. Pilnīgi nenormāli veči. Pilnīgi nenormāli slīmi, es ar viņiem nerunāšu, es netaisos ar šo dīloties. Tā kā cilvēki nav saprotoši, viņi prasa kvalitāti, es nespēju dot kvalitāti, tāpēc man jāiet prom no šī darba. Wow. Viņi prasa, tā kā, lai es maitu sejā kaut kādam pilnīgam, kurš grib, lai es viņam, kā kuram nedara šis čeks no miskas. Wow. Jā, kuram nedara čeks no miskas. Tā kā kāds sakars. Tā kā, nu labi, es, protams, saprotu, ka es esmu vainīga, vai ne? Bet es vienkārši saprotu, ka tas nav priekš manis, un es labāk iešu, darīšu tā kā lietiņas, kas man labāk padodas. Jā, pareizi. Nē, bet es tāpēc tā respektēju tos cilvēkus, kas var, jo es zinu, kad apkalpošanas sfērā strādāt ir vienkārši murks, jo tie cilvēki ir tik dažādi, kas nāk, un tu nekad nezini. Ir daži šomīts, kas man palīdzēja iztulkot krieviski, jo man jāpasaka viņām, cik tas maksā. Es taču nemāku skaitīt. Es saku, 15, 16, 2. Tas īstenībā ir tik Viņas man palīdz, viņas man ķipa krieviski palīdz, un tad es tā pasaku viņām, mums ir forši interaktions, bet daži indivīdi tiešām gribās vienkārši paņemt un pateikt, ko es pa viņiem domāju, bet es nedrīkst reāli, tā ir škrobi. Jā, bet īstenībā tas ir tik reizī, kādas prasības ir arī apkalpošanas sfērā, jo tev ir jādara tas viss darbs, un viņi vēl tev, bet tev reāli būtiski, tu pat, man liekas, es nezinu, vai tagad var dabūt darbu, ja tu pieņemsim, nezinu, krievu valodu. Tur jau tā, ne, labi, tagad laikam var dēļ tās viss ir, tagad tā ir, bet iepriekš nevarēja. Nu, man tuvākā pieredze strādāt apkalpošanas sfērā bija, tagad strādāju Laimas šokolādes muzejā, bet man bija, nu tā kā tādā ziņā man ļoti patika tas darbs, jo man viņš bija tikai pa brīvdienām. Tas bija, kad bija Covid, so nebija daudz cilvēki tā kā tajā muzejā, un basically es pa to visiem mēnešiem, kad nosēdēju, novadīju tikai 2 ekskursijas, un paldies Dievam maziem bērniem, so nav tā, ka viņi klausījās un pārbaudīja, vai man fakti ir pareizi, jo viņi noteikti nebija. Bet pārējā laikā man bija vienkārši jāvada tās darbnīcas, kur es mācīju bērniem taisīt konfektes, un tur man gan vajadzēja ļoti daudz krievu valodu, jo ļoti daudz tikai bija tieši krievu valodīgai, bet man paveicies, ka es kaut kā vienkārši maģiskā veidā šajā dzīvē māku krievu valodu. Bet bet mans tāds vasaras darbs ir... Cilvēki nezinu, jā, bet es tā kā, manam tētim ir autoservis, un esmu vismaz 3 vasaras pēc kārtas nosēdājis autoservisā un vēl brīvajā laikā. Es nevaru iedomāties tev autoservisā. Nu, bet nopietni, esmu pulējis mašīnas un līdz pārklājumus, un tas viss sākās ar to, ka man tas teica vienkārši tā kā, man teica nedēļu naudu, viņam bija tāds, es tev došu naudu, jūs strādājas pie manis, un man bija tāds, labi, tad strādāšu pie tevis. Un, protams, tas viss sākās to, ka es vienkārši tur tīrīju autoservisu, tur sūcu, mazgāju mašīnas. Man brālim vajag darbus, nevaru, tā kā viņi nosūta pie tavu tētu, lūdzu. Mēs varam parunāt. Nopietni? Mēs varam parunāt par šo. Bet, un tas sākās ar kaut kādām simplu lietām, tur kārtošana, plauktu tīrīšanu, bet tad man teica, vienkārši sāka mani tā kā apmācīt, tur pulēt mašīnas, jo man teica nodarbojās tieši ar tā kā, nevis mašīnu tā kā remontēšanu, bet tā kā tieši tur, vizuālo izskatu. Jā. Un man teica mācīt tur pulēt un kaut kādas tādas lietas, un... nav tā, ka man baigi labi sanāca, bet nebija tā, ka arī man nesanāca. Vienīgā, tā kā man bija 2 atgadījumi, kuru dēļ, tā kā, paldies Dievam, kad strādāju pie savu tēti, nezinu, tā kā man nesamaksāta algaņā tādā gadījumā, jo vienreiz bija tā, kad es pulēju Teslu, un ir tā, ka, ja tu tur kaut kā pa traku tur pulē, es īsti nezinu, kā tur paskaidrot šo, tad tu vari tā kā izurbt krāsā caurumu. Jā, es to izdarīju Teslai, un tad vienreiz bija tā, kad man bija jātīra tā kā kaut kādas arī dārgas mašīnas, tā kā diski un riepas. Un es netiešām nometu riepu, jo viņa smaga riepa, un tur noskāpējās tas disks, un es vienkārši cerēju, ka neviens to nepamanīs. Un bija tā, ka... es vienkārši tā kā notika tā riepa, kad es viņu tur saskrāpēju, neko nepateicu. Un burtiski, paiet kaut kādas 2 dienas, un es kā tētam jautāju, tā kā iedos man naudu. Un tētis tā jautāja, cik tu gribi, un es tā, pasaku kaut kādu normālu summiņu, vai ne, ko es gribu, un viņš tā iedod bišķiņu mazāk, un es tā, kāpēc mazāk, un viņš tā, vispār tev vajadzētu tagad 2 mēnešus bez maksas pie manis strādāt par to disku. Bet, paldies Dievam. Man īstenībā, nezinu, tas bija interesanti, man teica, man pienācīgi maksāja. Tajā laikā man, protams, likās, mans Dievs, kā man var tik maz maksāt? Es taču tur tādu darbu daru, bet īstenībā nevienam normālam cilvēkam par to darbu, ko es darīju, nemaksāju tik daudz. Man teica, man maksāja, jo
Nu, jā. Mans tētis, bet paldies Dievam, es tur beidzu strādāt, jo ar laiku man sāka nepatikt, jo es tur strādāju tā kā visu dienu vasarā, un tur ir tā kā karstajā boksā, tur nav nekāda dienas gaisma, logveļā un tādā garā. Un jā, es noteikti to vairāk nekad nedarītu, bet tas noteikti bija ļoti foršs darbs, manā gadījumā arī ļoti izdevīgi, tā kā strādāt pie tēta. Bet jā, strādāju autoservisā. Ja kaut kas noies greizi dzīvē, tad varēsiet man satikt autoservisā. Ralfs, jūs Teslai noteikti saskrāpēs kaut kā. Jā. Es aizmirsu pieminēt, ka es taču strādāju par auklīti, un tas tik interesanti, ka es to aizmirsu pieminēt, jo man liekas, es tiešām to izbaudīju tik ļoti, ka man tas nebija tāds darbs, man tiešām tā kā tik ļoti patika, man tā patīk mazie ķipari, un viņi tik interesanti, un, protams, ka viņi ir kaitinoši, bet tā kā es pat tiešām varētu redzēt sev kā skolotāju, kā auklīti, paralēlā dzīvē. Es varētu. Man ļoti patīk strādāt. 2 vasaras es strādāju ar tiem maziem pirmsskolas izglītības iestādē, devu viņiem ēst, mainīju pamperus, spēlējos. Protams, ka tas ir grūti, vai ne, bet tiešām tas nav salīdzināms ar to, kā man riebās darbs Stokmanā. Jā, tiešām tas nav mana lieta. Bērni ir mana lieta tiešām. Ja vecumdienās būšu tik labo, man tiešām patīk, ka bērniem ņemties. Es īstenībā, tāpēc, ka tu runā par bērndārzēm un auklītēm, mana mamma strādāja bērndārzos kādu laiku, un bija ēnu diena, un es gāju savu mammu ēnot. Un lieta, par ko es iedomājos, ir tas, ka Latvijā vispār nav auklītes tā kā vīrieši vai audzinātāji. Un man tas likās dīvaini, bet es tā kā saprotu, kāpēc tas tā nevarētu būt, bet es iedomājos, ka ārzemēs gan jau, kad ir. Nē, gan jau, ka ir, bet mēs tom tieši esam runājuši, tā kā vai ir tādi darbi, ko sievietes var veikt labāk pa vīriešu. Mēs tiešām secinām, ka skolotāji un tā kā auklīte ir viens no tiem. Pilnīgi tiešām noteikti. Sievietes var daudz labāk to veikt, tā kā vīrieši nesanāk tik labi. Un tagad mūsdienās jau tiešām visi jau vienlīdzīgi, bet es nepiekrītu. Es noteikti labāk ņemtu tā kā sievieti, jo viņa tā kā vienkārši, viņai ir tā mātišķais instinkts. Īpaši, tad viņai jau ir bērni. Viņa daudz labāk māk ar viņiem uzturēt to kontaktu, viņa labāk tā kā rūpēs. Tāpat kā viņas arī, tā kā sievietes dara daudz labāk tos visus darbiņus. Un es tiešām tam piekrītu, un es neuzskatu, ka sieviešu darbi visiem jābūt vienādi. Vīriešiem daudz labāk sanāk kaut kas cits kā sievietēm. Tā kā es labāk ietu, lai Ralfs pulē nekā Klinta pulēs man mašīnu. Nē, Klinta varētu, bet Klinta ir īpaša sieviete. Klinta ir šīs epizodes zvaigzne. Šautauts Klinta ir reāli. Jā. Klau, varbūt uzdaramo paņemam. Vai ņemam uzdaramo. Davai. Tātad šodienas uzdaramajā mēs iziesim cauri tādam kā vasaras bucketlistam, jeb lietām, kuras, vajadzētu izdarīt vasarā vai varētu izdarīt vasarā. Vai arī jums vienkārši nav idejas, ko darīt, tā kā jums ir, piemēram, skolēnu brīvlaiks, jums tāds brīni nezinu, ko šodien darīt, tad šeit jums būs daudz idejas, ko darīt, jo patiešām šīs lietas, manuprāt, ir tikai super fanu, kad jūs atraties kaut ko, Dievs, pareizi, es taču izdarīju to, tāpēc jā, šeit var smelties arī idejas iedvesmu. Ok, tātad pirmais. Vai mēs šajā vasarā esam bijuši koncertā? Yes! Jā, mēs ko... Un mēs noteikti iesakam iet uz koncertiem, tā kā tas ir amazing. Manuprāt, tā ir tāda vasaras lieta. Jā, obligāti. Kā ko tu ziemā ies? Vienalga pat kādu koncertu, vienkārši aiz koncertiem. For the vibes. Es pat nezināju, Jungle gan īsti neviens ies. Jā. I was there. Jā. Esam bijuši road tripā. Es neesmu vēl bijis road tripā, ja tas neskait Jāņus, jo mēs braucām uz Alūksni, man Toms iedev mašīnu, un tā kā bija tāds... Tā kā es nemāku pārāk labi apdzīt, bet es vienmēr braucu tikai pa pilsētu, un es esmu labs braucējs, bet es nekad neesmu bijis ārpus pilsētas mašīnā, Toms vienmēr brauc un passenger princess. So es braucu, un es iebraucu otrā joslā, lai apdzītu, un es neesmu pārliecināta, vai es varu apdzīt, so es jautāju meitenes, un kā es tā kā tiešām ir tāda riskanta situācija, man pretī brauc mašīna, es tur triecos 150. Meitenes, kā jūs domājat, būs vai nebūs? Klientādi ieķērsies, tā kā rokturos, un tā kā ej apakaļ, un viņa neko nesaka, viņai tāds paniskas bailes, jo man tas tik mierīgi, man tāds, es nevaru saprast, man uzspiest vēl un apdzīt, vai tomēr te iet šajā starpā. Tā kā man ir video. Wow. Tā kā, bet Toms nedrīkst šo dzirdēt, tā kā neviens neskiet Tomam. Jā, un tad beigās tā kā viena meitene teica, nē, Klinta teica, ka jāapdzina, bet es beigās neapdzinu, un tas bija traki. Bet jā, tā kā esmu bijis road tripā uz Jāņiem. Jā, es laikam arī neesmu bijis road tripā vēl šajā vasarā. Varbūt vajag tiesības dabūt beidzot. Ok, vai mēs esam spēlējuši volejbolu? Jā. Jā. Un es nolauzu, jā, tu ar AK, ja? Jā, ar meitenēm. Es pirmo reizi dzīvē nolauzu nāku. Man nekad dzīvē actually nav bijis nolauzts nāks. Un tas ir interesanti, jo man nāgi ir tiešām diezgan gari. Un man tā sāpēs, tā raudāja. Un meitenes saka, mans viss notiek visu laiku. Bet man tāds, jā, bet es neesmu pieredus. Man liekas neforši. Un tā kā man tiešām ļoti nepatīk staigāt. Šis man liekas tiešām nesmuki. Un man ir tā kā par to, ka es vispār tagad esmu tāda atnākusi. Bet man nebija varianti. Es spēlēju volejbolu un vienkārši viņš aizlidoja projām, tā raudāja, jo tas ir ļoti sāpīgi tiešām. Un man nenonāca nakts, visiem bija tāds, ka Dievs alis ir reāli nolūsts nakts, tā kā viss nakts. Nē, bet stila bija sāpīgi, un meitenes tāds, tu pārspēlē. Nē, es tā raudāju. Esmu vienkārši šī crybaby, es visu laiku raudu. Vai mēs esam bijuši ceļojumā?
Es jau vispār, nu labi, ne laikam tikai vienā vasarā sanāk, Uz Dožu? Nu jā, bet esmu sanāk jau bijis divās valstīs, jā. Nu, man vajadzēja rītdien izbraukt ceļojumā, bet mēs ar draudzenēm sastrīdējāmies, tāpēc, ka mums nav pietiekami daudz naudas. Ja kāds vēlas nospilžēt mūsu ceļojumu, vienīgais iemesls, kāpēc mēs neaizbraucām, ir tas, ka mums nav pietiekami daudz naudas. Tā kā mums vajadzēja vienkārši mums vajadzēja nedaudz naudu. Ja kāds mums būtu iedevis 250 eiro, mēs būtu aizbraukuši. Draugi, bet atcerieties, var braukt Erasmusos, ticu, ka jūs pameklāt, jūs vēl varat atrast kādu vasaras Erasmusu. Jā. Tā kā... Un tur apmaksā biļets. Jā, ir visas iespējas. Jā. Ok, vai mēs esam spēlējuši badmintonu? Kas ir badminton? Tā kā ar raketēm. Nē, bet es ļoti, ļoti gribu. Tā ir viena no manām mīļākajām tādām aktivitātēm. Jā. Okay. Vai mēs esam palikuši teltī? Nē, un es nepalikšu. Esmu izaugusi no tādā ziņā, ka man vairs nav iekšās. Es vienmēr saslimstu, tur ir tik augsts, man tie odi nepatīk. Man tas nesaku nekad, vai ne, jo nekad nesaku nekad. Bet man tiešām tā nav man lieta. Tā kā tas ir fun, bet man tā arī es nevaru. Jo, kas bija jaunāks, vispār nejūtu to, ka tās teltis ir tādas grūts, man pilnīgi vienalga, kur es guļu. Bet tagad es jau palieku vecāku. Pēdējā reize, kad es paliku Samersvaldā teltī, pirms kādiem 3 gadiem es saslimu, un vienkārši man ir trauma, un es vairs nevēlos palikt teltī. Tā nav man lieta. Jā, man vairāk nepiesaista tieši tas augstums un mitrums, jo man ir tā, it sevišķi, ja es esmu, kā tu teikt, iemalkojis kādu dzērienu, vai arī in general, ja esmu nogurs, es varu gulēt pilnībā, jebkuras var aizmigt krēslā, es varu aizmigt stāvus, es varu aizmigt sēdus, bet vairāk tieši tas mitrums, un man tieši šobrīd cenšās pierunāt Samersvaldā gulēt teltī, bet es nezinu, vai es to īstenošu. Ok, vai mēs esam bijuši festivālā? Nē. Es biju Holija festivālā, bet... Antu bija, bet es biju tajā zaļuma balē, tas bija gan it kā festivālā. Jā, mēs noteikti būsim gan Samersvaldā, gan pozitīvs sāk, bet tiekamies tur. Jā, obligāti. Ok, vai mēs esam negulējuši visu nakti? Jā, ļoti daudz reizes. Jā. Ļoti daudz reizes. Vai mēs esam bijuši Veikparkā vai ūdens kaut kādā parkā atrakcijās? Rītdien es braucu uz Mārupes to piepušamo parku, kur ir uz ūdens tās atrakcijas. Mēs brauksim, mēs skriesim, leksim un darīsim visu kaut kādas lietas. Noteikti iesaka aizbraukt. Es noteikti gribu šovasar pamēģināt tā kā veikot, tā kā uz Veikparku. Un vēl es noteikti gribu supot. Es mīlu supot. Jā, mēs tieši domājam ar Tomu, tā kā rītdienam meitnēm, un ar Tomu es domāju braukt sestdien izmēģināt to veikošanu, jo nebija labs laiks pagājušajā nedēļā. Mēs aizbraucām uz kārtingiem kā deitu, bet tagad mēs gribam iet uz Veikparku kā deitu. Ok, tātad vai mēs esam bijuši piknikā? Nē, es gribu. Es nezinu, vai es, laikam tādā piknikā plānotā, nē, bet esmu noteikti vaļā, nevis vaļājies pļavā, bet tā kā bijis sēdējis pļavā parkā. Labi salīdzināt. Nē, īstenībā es esmu bijis piknikā, es meloju. Ok, vai mēs esam iemācījušies kādu jaunu recepti šajā vasarā? Es esmu šo te iemācījusies, jā, un nekā varētu vairāk, bet es kaut kāds jauns izmēģinu mājās, bet tādu baigi, tādu ko trako, nē, es vienkārši. Vienīgais, ko es redzēju, es redzēju, kā taisa to burgeri, kur ir batātes, tā kā batāts kartupelis, tad ir burgeris, un tad atkal batāts kartupelis kā maizīte. To es ļoti vēlos izmēģināt, tāpēc varētu tagad izmēģināt, tūlīt tieši veikalu. Jā, es laikam vienkārši, neesmu. Ok, vai mēs esam šajā vasarā salījuši? Jā, mēs salījām olu koncertā nereāli. Jā, es salīju arī pirmajā dienā, kad es atbraucu uz to Beļģiju. Vienkārši kā iebraucu un sāku līt lietas. Bet arī tā kā bija tas, ka Latvijā lija un tur taisīja bildīt kaut kur. Atceries, ka nereāli gāz lietas. Jā, es īstenībā kā līdz lietas es eju ārā, jo man patīk. Tas man arī tas ir forši, jā. Vajag romantizēt to, nevis tā kā domāt par to, cik tas ir neforši. Ok, vai mēs esam paņēmuši grāmatu rokās, EK lasījuši? Es esmu. Nopietni? Jā, es pirms nedēļas, kad es tieši ceturtdienā, tā kā man bija tāda relax day, es aizbraucu no rīta, kad Toms brauc uz darbu, es braucu sauļoties, es biju paņēmis līdz grāmatu, un es izlasīju kaut kādas lapas, man tā patika, jo arī tajā dienā nebija saule, un es tā kā, labi, no rīta bija 1 stunda saule, bet tad vairs nebija, tā kā, un Lucovsalēs bija vienīgais cilvēks. Un es tā kā paņēmu to grāmatu, ko es jau sen gribēju lasīt, kas bija tā kā How to Not Give a Fuck or something, kaut kas tam līdzīgs, viņi bija top selos, vispār grāmatnīcās. Jā, un es viņu sāku lasīt, man tā patika, un es biju šokā, jo es tiešām neesmu lielais grāmatu lasītājs. Un man liekas, ka es varētu saņemties un reāli izlasīt viņu šovasar. Piemēram, es domāju, šodien atkal uztaisīšu tādu self-day, kur es vienkārši čiloju, aizēju uz masāžu, un palasu grāmatu. Tā diena bija tik vajadzīga man, un man viņa tā patika. Es tā darīšu biežāk. Man īstenībā ir tāda lieta, ka man ļoti bieži rutīnā ir tas, ka man no rīta ir jāpalasa cik tās minūtes grāmata, bet man ir tāda problēma, ka man ir daudz grāmatas, kuras esmu izlasījis un pārlasu vēl vienreiz, bet man ir tāda problēma, kad es iesāku lasīt grāmatas, tieku līdz pusē vai kaut kur bišķiņ tālāk.
es pāris dienas nepalasu, un tad man vairs tā kā, vai arī es lasu to grāmatu tik ilgi, kad man vairs tā kā, es vairs nerezonēju ar to grāmatu, man gribās kaut ko citu lasīt, so man ir tik daudz grāmatas, kuras esmu iesācis un nekad nepabeidzis. Jā, to es gribētu mainīt. Vai mēs esam spēlējuši galda spēles? Nē. Es ļoti daudz visur. Jā, tas ir forši, es ļoti gribētu. Es nezinu, ko mēs ar draugiem darām, mēs spēlējam galda spēles. Tu neesi pat pokeru spēlējuši? Nē! Wow. Es zinu, tas ir insane. Okay, vai tu uztaisīji savus vasaras playlistu vismaz? Nē, es visu laiku skatos citu playlistas. Es īstenībā vienīgā playlist, ko es uztaisīju, bija savam DJ setam, bet vasaras playlist... Nē, es uztaisīju lidmašīnas playlistu. Jā, man reāli vajag. Esmu iekavējusi šo mūzikas tēmu. Okay, vai mēs esam bijuši deitā šajā vasarā? Jā, mēs bijām skārtīgiem ar to. Es nezinu, vai es esmu bijis deitā. Es nezinu, kas skaitās at this point dates un kas neskaitās. Es teiktu, ka es neesmu bijis deitā. Okay, un vai mēs esam šajā vasarā sastrīdējušies ar draugiem? Jā, for sure. Tā kā ļoti daudz drāmu bijis. Gan par to ceļojumu, gan ar, tagad vēl daži draugi apvainojas. Es domāju, pēc šīs epizodes man atkal vēl kāda apvainos. Es īstenībā... Cilvēki pārāk sensitīvi, bet man nevajag tos draugus, kas tik šausmīgi sensitīvi. Ko man darīt ar tevi? Tā ir loģiski, es stāstīšu par šo. Es tevi mīlu, bet ja tev ir tik šausmīgi sensitīvi par visu apvainojās, es nevaru to skriet pakaļ un teikt, lūdzu, neapvainojies. Tagad, es nezinu. Jā, es esmu sastrīdējies kā Enders. Es nezinu, vai sastrīdējies. Es vienkārši kaut kāds nesaskaņas, jo es īstenībā diezgan reti strīdos ar draugiem. Mēs cenšamies kā visu uzreiz nokomunicēt, bet tagad bija situācijas, ir vairākas situācijas, kuras vienkārši... Tāpēc, ka arī tik daudz, kas notiek šobrīd visiem maniem draugiem mūsu dzīvēs, un tad steigā mēs nepaspējam izrunāt lietas, un tad sakrājās, un tad vienkārši bija pienācis nesen tāds punkts, kad vienkārši visi ir apvainojušies. Nē, noteikti ļoti drāma pilna vasara, tiešām drāmas pilna vasara, un man tas nepatīk, man nenāk pa labi, jo nav chill. Katru reizi viss kaut kas, ir kaut kādi tādas toksiskas lietas man ļoti nepatīk, bet, kā ja tā ir, ir reāli daudz drāma šovasar. Ok, labi, mēs tojamies izskaņai, bet par ko mēs gribējām parunāt, ir nedaudz tā kā tāda mindful, jeb atbildīga vasara, tad vasara, kur ir balansā, jo, manuprāt, kā jau es pieminēju iepriekš, vasara ir tas periods, kad, ir visvieglāk noiet no sliedēm. Jā. Es teiktu, ka pagājušajā vasarā, tas, protams, bija ļoti daudz saistīts ar to, kas notika manā personīgajā dzīvē, bet pagājušajā vasarā es tik ļoti nogāju no sliedēm, kad man reāli, es atgāju no tām vasaras sliedēm tikai, rudens beigās. Jā. Rudens beigās, un tas iespēdoja visu, gan darba vidi, gan draudzības, gan vienkārši manu pašsajūtu. Tāpēc noteikti, es nezinu. Mana pagājušā vasara bija amazing. Man tāpēc ir tāds spiediens, ka šī vasara arī jāuztais tāda, bet patiesībā arī šī vasara līdz šim man patiešām ir amazing. Es esmu ļoti priecīga, man viss patīk. Jo pagājušā vasara es atceros kā tiešām lielisku vasaru priekš manis. Man ļoti patika viss, kas notika. Es nezinu, esmu vienkārši laimīga tiešām. Man ļoti patika arī tagad viss, kas notiek. Man ir amazing draugi, es ļoti atvainojos par anglicismiem, bet man ir tiešām forši cilvēki apkārt. Es cenšos vienkārši tiešām to drāmu bišķīt pieslāpēt, kā ar visiem tiešām draudzīgi. Ir grūti, bet patiešām es esmu laimīga šajā vasarā. Ok, bet vai tu uzskati, pieņemsim, jo vasara ir tāds laiks, kad cilvēkiem, ir brīvāks, ir vairāk laika atpūtai, bet tajā pašā laikā, tāpēc, ka beidzot ir laiks atpūtai un tik daudz, kas notiek vasarā, vai tu uzskati, ka vasarā vajag prioritizēt atpūtu vai tomēr arī ķert visas tās iespējas? Kā tev liekas? Es saku, man vajag to dienu, kuras aizbraucu palasu grāmatu, aizēju uz masāžu un vienkārši atpūšos. Tad arī vajag tās dienas, kad es neatsaku draugiem iet ārā, ka es saku, rītdien braucam uz Mārupi, braucam izklaidēties, būs amazing, bet tam visam jābūt. Es saku, ka pēc Jāņiem es tiešām mierīgāk dzīvošu. Tas nav normāls, nevar turpināt tā. Tas priekš tevis tā degradējoši, ka tu visu laiku jā, un ir tāds, man nav īstenībā grūti pateikt nē, jo es zinu, ka es tik ļoti arī izbaudu atpūt ar sevi vai ar draugu, jo man, protams, ka gribās teikt jā, bet visam nav iespējams pateikt jā, tas ir pilnīgi nenormāli. Tu jau pats vairs uz beigām pazaudē sevi, ja tu visam saki. Jā, pirmkārt, otrkārt, manuprāt, arī vasarā, piemēram, mans pagājušās vasaras, mans tāds klupšanas akmens bija, mans attaisnojums uz teikšanu visam jā, un pirms miljonus ballītēm, un to nežēlīgo, pateikšu, nelegāls alkohola lietošana. Uz visu man bija tāds,
ir taču vasara, tā kā es tur nav jau tik traki, tā cilvēki dara vasarā, bet tā kā šovasar man ir tāds, tā cilvēki nedara vasarā, tā kā tas, kad ir vasara, tas nenozīmē, ka tu kā vari justifējot 3 reizes nedēļā lietot alkoholu, lai dzert. Jā, noteikti. Un arī, manuprāt, tā kā, protams, tas ir arī fine, tā kā visiem cilvēkiem vajag tādu vasaru, es domāju, varbūt šī ir jūs tā vasara, kur jūs pilnībā iztrakojaties un noiet no sliedēm, jo katram jau mums ir tas savs ceļš. Es vienkārši zinu, ka priekš manis, tā kā tas noteikti nav tas, ko es vēl vēlos. Man ir bijuši tādi slip-up šajā vasarā, bet tas noteikti tas bija tāds tā kā atgādinājums, ka es nevēlos atkārtot pagājušo vasaru. Un es vienkārši sev atgādinu, tā kā tas, ka ir vasara, tas neko nenozīmē. Tā kā man tur ir jāturpina dzīvot savu dzīvi, man ir jārūpējas par savu veselību, man ir jāatpūšās un es neko īsti nenokavēšu. Tā kā man šajā vasarā ir tāds tā kā man nav tas FOMO. Tā kā, protams, darīšu daudz foršas lietas un iešu uz pasākumiem, bet man ir tāds tā kā tiešām būt mirklī, izbaudīt vasaru, tā kā padzīvot arī mierīgāk, tā kā nekas nenotiks. Un tiešām vasarā notiek tik daudz lietas, ka, ja tu izlaidīsi vienu lietu, manuprāt, nekas nenotiks. Tieši tā, jā, un es arī saku, kad ir varbūt gribās visu iespēt un paspēt, bet jāpadomā arī par sevi, jo es saku, piemēram, šitie Jāņi saka, bija bišķi pa traku, un tagad arī vajag vienkārši mierīgāku laiku priekš sevis. Tā kā tam visam tev jāsaprot tas, ka tu nevari. Tā kā man arī patīk, piemēram, sakārtoju dzīvokli, 1 pilna vai 2 pilnas dienas. Jā, tāds veiks, es neko ķip nedarīju. Nē, tas bija tāds arī tāds tiešām healing. Tu vienkārši sakārto savu ārējo vidi, tu saliec pa plaukņiem. Tas ir tā kā ir vajadzīgs gan tādas dienas, un noteikti par to alkohola patērēšanu pirmkārt neiesakam nevienam tā darīt. Otrkārt, tas ir noteikti jākontrolē, jo baigi viegli. Es saku, arī salīdzinot ar ziemu. Ziemā es biju tādā ierindā. Tagad jau tās robežas tāds, tur tā, bet es vienkārši gribu atcerēties, kā es jutīšos rītdien, atcerēties par to, ko tas man dod, un beigās secinu, ka nē. Nu jā, arī man liekas, vajag atcerēties, skatīties to vasaru kā tādu bigger picture, jo pirmkārt tev pēc tās vasaras ir jāatgriežas ritmā. Tev varbūt pat šajā vasarā vēl ir jādomā par to, ko studēt, kā pirms manis vēl vispār nezinu, ko darīt, bet tur ir jādomā par to, ka vēlāk tev ir jāatgriežas dzīvē, un it kā tajā brīdī man liekas tāds, kas tad tur, labi, šonadēļ bišķiņi vairāk, bet beigās tas ieiet tā, ka vienkārši katru nedēļu ir bišķiņi vairāk, un vienkārši visa vasara ir bijusi tajā kondīcijā. Un, tāpēc, vasara nav tāds, man liekas, attaisnojums, lai tur aizpeldētu kaut kur. Jā, saņemamies, jūs to varat. Baudat vasaru un attīstat sevi kā cilvēku, palasat reāli grāmatu, reāli krutlieti. Jā, man liekas, vasara īstenībā, vasara priekš manis šobrīd, es centos to arī izdarīt pagājušajā vasarā, bet, man kaut kā nesanāca. Tad šovasar man ir tāds, tā kā, es skatos uz to vasaru vairāk tā, kā es pēc šīs vasaras nevis būšu tā kā noticējies vai cik daudz kaut kā, ko būšu spējis izdarīt, bet tā kā, vai es jutīšos tā kā, es nezinu, emocionāli piepildīts, vai es tā kā... Varbūt paudzies, izdarīs tiešām to, ko tu tiešām nevar tajā mācību gadā izdarīt. Jā, tā kā tiešām, ko tu atliec, tad beidzot ir tas laiks, ka tu vari to izdarīt. Plus arī tas, ko es vēl šajā vasarā daru, es cenšos uzlikt savu atbildības, pieņemsim tur treniņi, vai arī kaut kādi pasākumi, kur jābūt tā kā... kur tev jābūt ir, tā kā skaidrā prātā, vai arī gatavam fiziskā gatavība vai prātā, tev jābūt tā kā, piemēram, podkāsts arī, es zinu, ka tā kā bišķiņ mierīgāk vajag jau ar podkāstu, un līdz ar to man arī tā vasara ir tāda atbildīgāka, jo zinu, ka man ir jādara lietas, es piepildu to vasaru kaut kādām jēgpilnām lietām. Jā, jo arī jums nav varbūt tāds, kas jums paļauj, piemēram, es gaidu, tā kā loģiski Ralfs nevar to aizpildēt, jo es te esmu un gaidu, lai viņš te atnāk, sēž un mēs darām savu darbu, bet ja arī jums nav, jūs varat veidot tiešām plāns ar sevi, uztaisīt kalendāru šajā brīdī, tajā brīdī es esmu sev vienojies, ka esmu tur, un es nevaru būt kaut kur citur, pilnībā zālē gulēt un tā tālāk. Tā kā veidojiet ar sevi tiešām tādas veselīgas attiecības, kur jūs izpildat savus solījumus. Skatāmies zvanu draugam, ko cilvēki vēl teica. Jā. Jo mēs likām, lai jūs mēs palūdzām, lai jūs atstājat kaut kādus jūsu vasaras stāstus, kaut kādas jūsu vasaras problēmas, kaut kādu to-do list, un mēs varam paskatīties, kas te notiek. Hobija, daba, ieguldījums savā darbā, jaunas zināšanas, labāk apgūst vasarā, nevis rudenī. Man liekas, tas ir patiešām amazing, tas visiem vajadzētu mēģināt tā arī darīt. Jā, man pieņems uzrakstīja meitene neiemīlēties skolotājā, ar kuru pārgulēju. To-do list, number 1. Bet te mēs, protams, arī turpinam kļūt labākai sevis versijai, gan mentāli, gan fiziski. Atpūsties, peldēties saulrietā, atrast savu stilu. Braukt uz daudz koncertiem. Tas ir tik forši. Plānoju uzsākt savu komercdarbību. Varbūt
tieši šī vasara ir brīdis, ka jūs beidzot varat sākt savu biznesu vai savu lietu. Jā, ieguldīt tiešām laiku tajā, tas ir ļoti forši. Plānoju pirmo reizi dzīvē pieaudzēt nagus. Jūs varat reāli izmēģināt ar savu izskatu kaut ko jaunu. Jo man arī pagaidām man ir reāli rozā uzacis, un es domāju, ja es ziemā tā iet, es varbūt neizsos, bet vasarā man tāds kāda atšķirība. Un es varu pastīties, kas man patīk, patestēt tiešām savu stilu ar savu ārēju izskatu. Un, jā, Īstenībā izskatās, ka tev ir tā kā iedegušas uzacis. On they're on fire. Eyebrows on fire. Līgo pamodos noslīkus teltī un pati telšu pilsētiņa bija kā karalauks, jo visu nakti līja lietus. Nu, lūk, tas ir tas, ko es runāju par teltīm. Man liekas, ka, ja man tas būtu, es vienkārši aizbraucu mājās, man tas sabojātu visu. Tā kā, es reāli saslimtu, tā kā tiešām man vēsi, augsts, pretīgs, man būtu tas viss, es braucu projām. Jo es nezinu, tur kādā stadijā jābūt, lai turpinātu priecāties par to situāciju. Man liekas, tik nērti, man tik žēl tevis. Īstenībā šī ir tāda lieta, ko parasti dara cilvēki tikai festivālos vai pasākumos, bet šeit meitene uzrakstījusi uzvilkt ar draudzenēm balts maikas un iet prasīt cilvēkiem, lai kaut ko uzzīmē vai uzraksta. Manuprāt, such a fun idea, jā. Jā, pēc tam to kraklu var saglabāt un atcerēties. Tā kā jebkuriem svešniekiem var jautāt. Zini, ka dažas līgavas tā dara, ka viņām baltās klētas, viņas vienkārši staigā apkārt. Un, ne baltās klētas, bet zini, tā kā jā, ka tu ej ārā, tā kā kaut kāds balts krakls, balts lietas, un tad apraksta kaut ko, un tā, man liekas, tik interesanti. Tiešām tāds atgādinājums, šis bija arī man, ka es esmu tik maz reizes bijis tā kā peldēties un sauļoties. Es aizmirsu, jo pirms vasara, tā kā, kad tuvojas vasara, visiem ir tāds, jā, ir jāsauļojas, un tagad es vispār aizmirsu visu šo mēnesi par to. Jā, tur jau tā lieta, un tā vasara paskries un beigās nebūs. Tāpēc, jā, es domāju, ka arī tāds laiks ar sevi pie jūras, laiks ar sevi vienkārši, kad ir iespēja, un tad arī jāsaplāno tā, lai nav tikai darbs, balīte, balīte un viss. Jo tas ir vienkārši, tu pēc tam tāds vajag pārguris esi reāli. Tā lieta vajag atšķirt, kas ir atpūta un kas ir izklaide, jo tev liekas, es iešu uz atpūsties ar draugiem klubā, tā būs izklaide, nevis atpūta. Jā, jo tu pēc tam vēl vajadzēs atpūsties pēc tās kluba nakts. Jā. Nu labi, es domāju, laiks noslēgumam, jeb ierakstam dienas grāmatām. Journaling. Par ko tu esi pateicīga šodien vai šajā vasarā? Es esmu pateicīga par to, ka Jāņa ir galā un bija skaisti, bet man vajag pauzi. Tāpēc esmu pateicīga par visu, kas notiek. Paldies arī par šo terasīti. Paldies Hairam par to, ka mēs varam būt un satikt tevi. Esmu pateicīga arī jums par to, ka jūs iesaisties, sūtat mums jūsu idejas un savus vasaras stāstus. Un esmu pateicīga arī par to, ka esmu šeit šajā vasarā un noteikti vēl visu kaut ko piedzīvošu. Un šobrīd arī sapratu to, ka tiešām es gribu sarunāt ar draugiem, aizbraukt, izdarīt visas tās lietas, ko mēs šodien pieminējām. Tās, ko es vēl neesmu izdarījis. Un esmu excited. Tā kā paldies par visu, kas man ir šobrīd. Jā, es laikam arī esmu pateicīgs par visiem koncertiem, kur esmu bijis, jo sevišķi daudzas. Esmu tiešām pateicīgs vienkārši par to, kad ir laiks tā kā vasarā darīt kaut kādas lietas un ir iespēja piedzīvot daudz jaunas lietas un tiešām pavadīt laiku ar draugiem. Un, jā, paldies EHR-am, jo viņš ne tikai EHRs atbalsta mūsu podkāstu, bet ir arī mūsu darbs, kura dēļ mēs varam piedzīvot daudz foršas lietas. Jā, un priecāties nākt uz darbu. Jā, tāpēc nākamais etaps mums būs EHR festivāla vasara, par ko mēs arī esam pateicīgi, jo mēs varēsim ne tikai izklaidēties, bet arī pastrādāt un apvienot to festivālos. Tā kā tiekamies festivālos? Tiekamies festivālos un nākamajā epizodē. Bučiņās!